Labvakar visapkārt! Mūsu komanda veidoja tādu kampaņu žurnālam Kapitāls. Mainās laiks un arī žurnāls Kapitāls. No biznesa tipa uz žurnālu cilvēkiem, kas jau kaut ko ir sasnieguši un grib kaut ko sasniegt. Uzsvars tiek likts tātad uz ideju, ka kapitāls ir vērtība. Ar to domājot ne tikai materiālu vērtību, bet arī sociālo, morālo, vēsturisko un tam līdzīgi. Mērķis, īstermiņa mērķis, kas ir informēt potenciālo lasītāju par šīm izmaiņām, un ilgtermiņa mērķis mainīt stereotipu par žurnālu kā smagus, specifiskas, šauras nišas žurnālu, plašākai publikai interesantu un noderīgu. Tātad arī palielinot abonentu un lasītāju skaitu. Tātad mērķa auditorija ir uzņēmēji, vadītāji, cilvēki, kas interesējas par savu attīstību vecumā no 25 līdz 59 gadiem. Un cilvēki, kas domā par savu attīstību un kapitālu. Stratēģija ir rebrandings un integrētā mārketinga komunikācija. Kapitāla žurnāls, tavs kapitāls, tiem, kam ir un kam būs. Un par taktiku tālāk. Tātad auditorija tiks iedalīta divās mērķa grupās – vecumā no 25 līdz 35 gadiem un no 36 līdz 59, kā viņi paši bija norādījuši. Un tātad jaunākā auditorijas daļa tiks informēta ar internetu starpniecību, precīzāk izmantojot sociālo tīklu iespējas. Piemēram, portālā draugiem.lv tiks izveidots žurnāla profils, kā arī spēle, kas saistīta ar kapitālu uzkrāšanu, tādējādi piesaistot portālu uzmanību. Un tiks izveidots arī žurnāla Twitter konts, kur žurnāla sekotāji varēs uzzināt jaunumus un faktus par žurnāla attīstību un tā veidotāju pienākumiem. Tāpat tiks veikts arī aptauja, jautājot sekotāju viedokli par, piemēram, izveidoto logo. Tāpat tas radīs tādu iespēju, kā viņi paši piedalītos žurnāla veidošanā. Un informācija tiks atspoguļot arī portālos Facebook un LinkedIn. Savukārt, vecākā auditorijas daļa tiks informēta, izmantojot reklāmas televīzijā. Un tātad žurnālam tiks izveidots arī jauns logo. Tas būs jaunās krāsās, nomainot sarkano uz tumšu zilo, kas ir biznesa krāsa ar izaugsme. Un nosaukuma kapitāls tiks izņemts no ierobežojošā sarkanā rāmja. Un tad arī 10 centīmi no katra pārdotā eksemplāra tiks ziedoti likteņdārzam, tādējādi radot priekšstatu, ka žurnāls Tavs kapitāls iestājas arī par sociālām, morālām un kultūra vēsturiskām vērtībām. Kapitāls žurnāls, tavs kapitāls, tiem, kam ir un kam būs. Tālāk uzdevums bija laika plāns kampaņai. Kampaņa sākas nākamā trešdien, 1. jūnijā. Un pirmais uzdevums ir, kā jau iepriekš teica, ir logo pārveide, žurnāla modeļa, jaunais vizuālais noformējums un kapitālā žurnāla tavs kapitāls. Tiem, kam ir un tiem, kas būs redakcija, neguļ un neēd, jo viņiem patīk tas, ko viņi dara. Un visu jūniju un jūliju viņi komunicē sociālajos tīklos ar sabiedrību un rāda viņiem un stāsta to, ko viņi dara un kāpēc viņi to dara. Un aicina izteikt viedokļus un arī ieteikumus. Tad jau pienāk augusts, kad sociālajos tīklos ir iespēja spēlēt šo jauno kapitāla spēli un pieteikties uz pirmo jaunā modeļa žurnālu, kurš iznāk oktobrī. Septembra mēnesī apzina vecos abonentus, tos, kas vairs neabonē žurnālu, vēršas pie visiem ar vēstulēm, ar uzrunu par to, ka oktobrī ir sagaidāms kaut kas jauns un interesants. Un tad jau pienāk oktobris ar pirmo pārmodelēto jaunā dizaina žurnālu ar pilnīgi jaunu saturu. Un tad kapitālais žurnāls, tavs kapitāls, tiem, kam ir un kam būs, uzsāk arī savu abonēšanas kampaņu. Un savā abonēšanas kampaņā, kā jau iepriekš jau kolēģis teica,
ir pateikts apsolījums, kad ir arī citas vērtības, kas ir arī nozīmīgākas kā ne tikai nauda, un no katra abonenta zināma summa tiek ziedota likteņdārzam. Un tālāk jau tas viss, šī kampaņa pāriet paša žurnāla rokās, un to, kas notiek ar viņu tālāko dzīvi, tā ir viņu atbildība. Tālāk budžets. Un tātad mēs sastādījām arī budžetu, kur katrai sadaļai tātad ir norādīts izmaksas, bet, lai tas nebūtu gari, vienkārši pateikšu, ka mūsu kopējās izmaksas tātad ir apmēram 10 000, kur iekšā ir rebranding, tātad logo izveida jauna, tātad dizains, iekšā arī iekļauti materiālie bukleti, mājaslapas uzlabošana, kā arī, tātad tā kā mēs arī mainīsim logo un dizainu, šī te skatītāju, lasītāju informēšanai jānotiek ļoti ātri, tāpēc nepieciešams arī mēs piedāvājam televīzijās izvietot šīs te reklāmas, tās varētu būt LTV1, TLNT, TV3, un, protams, arī virtuālās spēles izmaksas un baneri inboxā, piemēram. Kapitāla žurnāls, tavs kapitāls par tiem, kam ir un būs. Savukārt par to, vai kampaņa izdosies, nu labi, to parādīs mums internetu vietņu apmeklējumu skaits, piemēram, Twitter, kā arī parādīs, cik ir pieteikušies ar šo pirmo numuru, ko mēs piemēram pa brīvu. Un, jā, nu arī pārdot to žurnālu skaits. Vajadzētu apmēram 10 000 pārdot. Kapitāls žurnāls. Tavu kapitāls Tiem, kam ir un kam būs. Paldies.